Namaste! Šodien es gribēju atbildēt uz jautājumu par bērniņa zaudēšanu grūtniecības laikā. Ar ko tas ir saistīts? Protams, viennozīmīgi, ka tā ir dvēseles izvēle, bet šo pieņemt ļoti grūti. Kad mēs gaidām bērniņu, tas ir gan pirmā trimestrī, vai otrajā, vai trešajā pat, un mēs viņu zaudējām. Tās ļoti lielas sāpes un ļoti lielas bēdas. Un ar ko tad ir šī pieredze saistīta? Un kāpēc tā notiek? Tātad pirmais, lai kā to grūti ir saprast un pieņemt, bet tas ir tad, kad dvēseles jau nākot uz zemes, šis ir, tā kā tas jau ir ierakstīts katrā cilvēka konkrētajā matricā par šo bērniņu zaudēšanu. Un te vienojās gan tā dvēsele, kas zaudē bērnu, jau nonākot uz zemes, gan arī tā dvēselīte, kas aiziet. Šī grūtniecības laikā tā arī ir pieredze tam dvēselītei, kas nāk, un šeit ir, kāds ir, tad var būt viens no variantiem, kad dvēselīte ienāk šai dzīvē un nodzīvo tikai ļoti mazu zināmu laiku, jo viņai ir, piemēram, uzdevums šai dvēselītei ienākt un vispār saprast, kā ir būt šī zemes dzīvē, kā ir būt, sievietes vēderā, jo ļoti bieži daudz dvēseles, viņas jau nav tikai šī zemes cilvēku dvēseles, viņas nāk no citām sistēmām, no zvaigžņu sistēmām, no tuvā un tālāk kosmosa jau, ja? Un tas ir ļoti liels jau pats pārbaudījums tai dvēselītei, kas ienāk, viņa, piemēram, tā ir viņas pirmā iemiesošanās uz zemes, kā viņa transformējās, kā viņa mainās, kā viņa to izjūt, un viņa ienāk dzemdē, un tas ir ļoti liels priekš viņas jau sasniegums. Pārmainīties, samainīties, un viņa tur var tā kā pabūt konkrētu laiku, jo vienkārši ilgāk tas viņai vēl šobrīd nav iespējams. Tā ir, piemēram, pirmā iemiesošanās uz zemes, un tad tiek slēgti kontrakti jau pirms arī sievietē, ka viņa izies šo pieredzi. Un tas arī kad nāk ļoti daudz tādu ļoti zvaigžņu, ļoti augstām civilizācijām būtnes, kur viņām vajag šo laiciņu saprast, kā ir būt, un iegūt pilnīgi jaunu pieredzi tai mazai dvēselītei. Mazai kaut vai tas nebūs tīri pareizi. Otrs gadījums vēl kāpēc ir pārtrauktās grūtniecības, tas ir vai ir spontānais aborts, vai ir analīzes, kas ir ļoti sliktas. Tas ir tad, kad šīs dvēselītes uzdevums, kas ienāk, viņi ienāk šai sievietes templī, un viņas uzdevums ir attīrīt sievieti. Attīrīt sievietes ķermeni no visādām, ja, piemēram, sieviete daudz slimojas un ļoti daudz dzērus zāles, vai ir bijušas operācijas pirms tam, tad šī dvēselīte, viņa ir kā tāds sanitārs, kas atnāk, un to visu, kas tanī mirklī sievietei ir skaitīgs, viņa paņem uz sevi. Un tad arī šīs analīzes ir sliktas, un ir jātaisa vai jau iejaukšanās, vai arī notiek spontānais aborts. Ja? Un tad tas ir, kad viņa atnāk, viņa tā kā iztīra šo sievietes templi, lai pēc laika jau ienāktu jauna dvēselīte ar ļoti jau no augstas, ar ļoti augstu vibrāciju, jo ir, kad nāk šie jau no tādām ļoti augstām civilizācijām, un ja mātes ķermenis ir ļoti ar visādām zālēm, ar pārdzīvojumiem, ja, tad tā jaunā dvēselīte viņu nevar iemājot.
jo tā vide viņai, sieviete nevarēs iznēsāt, un tad ienāk šīs dvēselītes, kuru uzdevums ir satīrīt šo sievieti, paņemt visu sevi, lai pēc laika jau varētu ienākt jauna, ļoti, tāda savā veidā augstas vibrācijas jauna būtne un iemājotu šīs sievietes templī. Un tas arī ir, protams, viss saistīts ar pieredzēm, ar mūsu cilvēcisko, kā mēs tam tiekam pāri. Un vēl ir, kad bija laiks, kad sievietes ļoti daudz taisīja, piemēram, abortus, ja, kad tie bija laiki, kad medicīna bija savādāk un šīs tablets nebija pieejams, tad varētu teikt, kāpēc notika tā. Un šeit atkal tas ir saistīts ar karmas lietām, kad caur šiem abortiem arī sievietes nāca uz abortu, viņas jau konkrēti zināja, ka viņas taisīs to abortu. Viens ir tas, kad ir, tā kā es teicu, ir kontrakti jau ar šīm dvēselītēm, un otrs ir arī saistīts ar iepriekšējo dzīvju notikumiem, kā rezultātā šī dzīvē, piemēram, ir daudz abortu, kas atkal ir pieredze, un tas arī rāda, ka caur šiem abortiem sievietes, kā lai saka, attīrīja savas karmiskās lietas no daudzām iepriekšējām dzīvēm, kad arī viņas bija sievietes un arī vīrietis, vai arī bija kā vīrietis, bet kuram jau bija šī saistība jau savādāka. Un tāds vēl no galveniem faktoriem, kas tas ir, es ļoti saprotu, ka tas ir ļoti grūti to pieņemt, un tās ir ļoti liels sāpes, zaudējot šos bērniņus. Bet vēl tāda ļoti svarīga lieta, ka caur to augstākie spēki, tā kā mācībā, kad mēs pieņemam otras būtnes izvēli. Un šeit ir tieši šī mācība ir pieņemšanā, kad šī būtne, kas ienāca, mēs nevajag viņu novērtēt, ka viņa tur tāda un tāda, ka viņa tur vēl nav kā augus vai ļoti maziņš, ja? Bet viņa ir būtne. Un pieņemt šo, ka tā ir tās būtnes izvēle ienākt uz konkrētu laiku sievietes templī un pamest šo sievietes templi. Un tas laikam ir visgrūtāk pieņemt to kā izvēli, kad tai būtnei ir šāda izvēle, kad savā veidā tā ir Dieva griba, kad mēs atjaunojam saikni, lai cik mums kādreiz ir ļoti grūti, kad cilvēks griežās pie Dieva tikai tad, kad viņam ir ļoti grūti. Un arī šis ir, kad cilvēks aiziet ļoti tālu no sevis, ļoti tālu no tādām augstākām vērtībām, tad cilvēka dzīvē notiek lietas, kas no vienas puses tas ir kontrakts, un no otras puses ļoti bieži pēc tādām lietām cilvēks atgriežas pie sevis un atgriežas pie Dieva. Un tas arī ir viens no scenārijiem, kāpēc notiek šādas lietas. Bet vislielākais tas ir tāds, nevis lielākais, bet būtiskākais šī visā tā ir pieņemšana, kad kāds vēl var izlemt savādāk nekā es to vēlos, nekā to vēlās sieviete, vīrietis, ģimene, ja, kad tas ir tik ļoti gaidīts un šī būtne izlem aiziet prom. Un tas māca laikam mums vislielāko mīlestību par to laiku, kad mēs esam ar šo mazo būtni kopā un pieņemt un dot vietu, kad viņa aiziet no mums. Un tā ir atkal saruna ar Dievu pēc tam, atgriešanās, pieņemšana. Un no šī, kā lai saka, no tā nevar aizmukt, tas ir jāizdzīvo,
no tā nevajag tā kā izskatīties, ka tas nav, tas ir, tā bēda ir jāizdzīvo un jāizprot, kad kādā mirklī to varēja saprast, ka es saprotu, ka tā ir pieredze, kam es izēju cauri kā dvēseli šeit uz zemes šo cilvēcisko dzīvi, un lai cik viņa ir mums sāpīga, bet viņa ir balstīta uz pašu mūsu tādu vēlēšanos to piedzīvot, dvēseli izvēlās to piedzīvot, un tad no šī skatu punkta, kad tu saproti, ka dvēseli izvēlās to piedzīvot, no tā, ka tu pieņem, ka tā ir arī tās otras dvēseles izvēle, tad tu saproti, manuprāt, tad iestājās tas miers un balans tādī, un šeit atkal var to šķetrināt tālāk, kas notiek pēc tam, tie jau ir katru individuāli stāsti, kā mainās dzīve, un tu pēc gadiem saproti, ka jā, tas notika tā, un tas varēja būt tādi, savādāk, un tā atkal ir cilvēciskā pieredze. Un lai kādam būtu ļoti grūti saprast, tad ir jāsaprot, ka ja jūs tikāties jau pirms šis notika, jo tas ir vienošanās, vienošanās citā telpā, tad arī pēc tam jūs tieši tāpat tiekties atkal tādā telpā, kas ir aiz nāves. Jūs satiekat visus cilvēkus, ar ko jūs vēlējāties satikt, tādā mirklī, kad jūs aiziet. Tā kā šis ir tāds stāsts par satikšanos mūžībā, kur mēs katrs tiekamies ar saviem aizgājējiem uz mirkli vai uz ilgāku mirkli, mēs ar viņiem satiekamies tur un aprunājamies. Tā kā es ceru, ka es atbildēju jums uz jautājumu par bērnu zaudēšanu grūtniecības laikā, ka tam, ja jūs aizdomāsieties, ko tas jums dod, ar ko jums ir jāaiziet cauri, kā pieredzi, uz šo paskatieties tikai, kā šeit izeja ir tikai nevis cilvēciskajā, bet tas ir izeja dvēseles līmenī, ka tu paskaties tikai no dvēseles viedokļa, un tu pieņem tās otras dvēseles izvēli, iziet tam cauri. Paldies! Ja jums ir kādi jautājumi vēl, tad droši variet rakstīt zem video, kā arī varat pieteikties uz sarunu par kādu tēmu, ar ko jūs netiekat galā vai vispār, lai izprastu, kur jums dzīvē tālāk ir jādodās. Paldies jums! Namastē!